Tradicionālās prasmes pastāv tik ilgi, kamēr tām ir vieta cilvēka dzīvē, kamēr tās tiek glabātas, izmantotas un nodotas tālāk. Latgales kultūrvēsturiskais mantojums ir varens. Latgale ir bagāta ar viediem ļaudīm, kuri rūpīgi sargā sentāvu prasmes un pielietotās mūsdienās, radot vērtības, kas sevī nes gan kultūras mantojumu, gan jaunas iespējas. Ziepju izgatavošana ir prasme, kuru iespējams apgūt apvienojot dziļas zināšanas par dabas materiāliem, ķīmiskajiem procesiem, cilvēka veselību un ādas īpašībām, kā arī izpratni par ekoloģiskajiem aspektiem. Labdien! Mani sauc Inte Reča, dzīvoju šeit Aglonā, un mēs atrodamies patreiz manā darbnīcā. Intā ir. Visu dzīvi man ir patikuši dažādi radošie darbi, rokdarbi un floristika, viss, kas saistās ap ziediem un tādām radošām lietām. Esmu daudz adījusi, esmu šuvusi, izšuvusi, mezglojusi. Tomēr vairāk tā sirds vienmēr pievelkās svecēm un ziepēm. Par darbnīcu arī runājot, tad tapa no vecas klēts. Ilgi lolots tas sapnītis bija un beidzot izlolots un gribējās atjaunot. Šeit top daudz kas, top radošie darbiņi, top ziepes, top sveces, bet praktiski cilvēki nāk atpūsties. Pēdējā laikā es tā skatos, ka arī visiem patīk daudz ko veidot pašiem, un reizē arī to enerģiju tu nodot tam cilvēkam. Un tad, kad viņš jūtās laimīgs, viņš dara savus tādus foršus laimīgus, arī savus apkārt esošos, un ir tā pozitīvā enerģija savā darbā. Agrākos laikos cilvēki ļoti daudz pievērsās dabai. Un praktiski līdzekļi un viss materiāls arī, ar ko cilvēks strādāja, tas bija arī dabas dots, un arī tās pašas ziepes, ko mēs šodien taisīsim, tie bija cūku tauki vai lielopu tauki. Līdz mūsdienām tas nu jau ir atnācis pavisam modernizētā atkal veidā, taisa tādas pašas ziepes ļoti līdzīgā tehnoloģijā, bet nu jau ne tikai ar cūku taukiem. Taisa arī tādas lietiņas gan ar visādām eļļām, ar olīvu eļļām, kokos eļļām, palmu eļļām. Liek klāt šīs viestiņu, un, protams, ka tas viss atkal to uzlabo, modernizē. Cik varēja atrast, pie manis saglabājies ir tāds senais ziepju gabaliņš, 72% un no gada skaitļiem 1920. Tās ir senā laiku vēl tādas, nu jau rūpnieciski ražotās ziepes. Agrāk ziepes taisīja no pelniem, pelnu sārma un cūku taukiem. Un tas bija tas visgarākais ceļš, kas bija ziepju ražošanā. Kādu diennakti nostādināja sārmu, pēc tam atkal ilgi diennakti bija jāvēra un citreiz vēl ilgāk, līdz savienoja ar cūku taukiem. Manas veļas ziepes nu jau ir šādas. Tās ir saimniecības ziepes, kuram klāt ir pievienotas arī sinepju sēkliņas. Piemēram, šīs ir no egļu skujām. Egļu skujas vajag malt gaļas mašīnā, ilgi eļļā nostādināt. Gala rezultātā sanāk šādas skaistas, ļoti aromātiskas egļu skuju ziepes. Protams, arī ir interesantas ziepes ar kumelītēm un kliņģerītēm. Tās ir tā kā bērnu sērija, bet reizē arī viņas ir tādām jūtīgām ādām. Šeit netiek pievienotas nekādas ētriskās eļļas. Laikam ejot, protams, ka parādās jau gatavas ziepju masas, un es izmantoju kristāli dzidrās glicerīna masas un masu uz kāzas piena bāzes. Bagātinam savas ziepes ar augiem, augu dažādiem pulverīšiem, ar miziņām samaltām, kas reizē darbojas kā skrubis, reizē arī ar kafiju kā skrubīti. Vēl tāda interesanta sērija, kuru mēs šodien arī nodemonstrēšu, ir ziedu ziepes. Faktiski tādās ziepītēs viņas izskatās kā ledu iekausētas, kā 3D efektiņā. Visus ziedus
vācu pati savos laukos, pati žāvēju, un vēlāk arī tiek izmantoti gan eļļu izvilkumiem priekš vārītajām ziepēm, gan arī šajās ziepītēs, ko mēs tagad taisīsim. Vienas no masām ir kristāla dzidrā ziepju masa, ar ko mēs dabūsim to caurspīdīgumu ziepēs, un otrā ir kāzas piena ziepju masa. Pēdējā laikā es sāku izmantot arī tīri dabīgās. Ir malta ķirbju mīza, piemēram, ir malti apelsīni un mīza, ir sīnepes, ir samaltas egļu skūjas. Var tāpat smalcināt arī tās pašas piparmētras žāvētās vai vērmeli vai vībotni. To visu var iejaukt arī šajās masās. Vēl bagātināt mēs varam arī ar dažādiem māliem. Šeit man, piemēram, ir arī sarkanie māli, kas dod gan nokrāsu tai ziepītei, gan atkal arī savu labumu mīkstinošo efektiņu. Daudz nevajag likt formītē ziedus, lai neveidojas ziedu švammīte, bet gan skaisti izkristalizējas pats ziediņš tur iekšā, dažas piparmētru lapiņas, rūdzu puķes, manas tādas ļoti mīļas. Ziepē gan viņas maina mazliet nokrāsu, paliek tirkīs zilas. Pirmo mēs lejam formītē iekšā kristāla dzidro masu un ļaujam, lai viņa arī sasalst. Un tad, kad būs sasalis, tad liesim virsū balto masu un būs ziepe gatava. Protams, ja vēlamies, mēs pievienosim arī ētriskās eļļas klāt. Mums masa ir izkausēta un nelielu slānīti lejam iekšā. Klāt mums tie ziediņi iekūst iekšā. Ir salst arī pa to laiku mēs varam ieliet arī ētrisko eļļu. Un pievienosim arī rudzu puķu ziepītēm citrusu tangerīnu. Jā, esam izkausējuši arī balto masu kāzas piena un uzpildam virsū ziepītēm kristāla dzidrajai masai. Piepilināsim arī klāt milcēšķi eļļiņu. Tā atkal ir mīkstinošā. Tā varam uzbirtināt arī skrubītim mazliet ķirbju mīzes. Gaidām sastingšanu. Es uzskatu, ka ziepe nav tikai tāpat vien. Tā ir enerģija, ko tu ieliec taisot un darot tās lietas.